Beidzot, man ir sava studija. Es nespēju noticēt. Saņēmu aizņēmumu un man sapnis piepildīsies par savu frizētavu. Bet kā tur īsti ir? Es tā arī īsti nesapratu, vai man būs jāmaksā nodoklis no tā aizņēmuma vai nē, vai man jādeklarē tas aizņēmums. Gan jau man palīdzēs Ieva, bet te nav ne dīvāna, ne spoguļi, ne krēsla, ne mojkas. Bet es redzu vīziju un man nereāli patīk. Būs tik superīgi un es esmu tik ļoti pateicīgs par šo aizdevumu. Reāli man sapnis piepildīsies. Nodokļi bez panikas. Čau, te Amuna Deivis, un mēs tiekamies manā jaunajā studijā. Un mēs tiekamies raidījuma Nodokļi bez panikas jau 15. epizodē, kura tēma ir aizdevumi un to deklarēšana. Kā tur īsti ir ar tiem aizdevumiem? Kad jāmaksā nodoklis, kad tev ir jādeklarē šis te aizņēmums, un vai tu esi saņēmis aizņēmumu no fiziskas personas vai no juridiskas personas vai no SIA? Kā ierasts, protams, mēs tiksimies ar Ievu Liepiņu, kas visu pastāstīs par un ap šo tēmu, bet pirms tam man, kā vienmēr, arī ir uzdoti uzdevumi un jautājumi. Un šodien tikšos, kā ierasts, ar vidu pārstāvi, kas man palīdzēs rast atbildes uz šiem jautājumiem. Tā kā tagad došos uz šo tikšanos un reāli sapni piepildās. Sveika, Sandra, atkal. Man liekas, mēs jau esam labākie draugi, jo mēs tiekamies 4. reizi. Prieks iepazīties. Prieks tevi redzēt. Un šodien mēs runāsim par aizdevumiem. Un man pirmais jautājums ir, ja reāli starp ģimenes locekļiem tiek aizdot naudiņa, vai ir jāmaksā par to nodoklis? Vispār, ja mēs runājam par aizdevumiem, tad pirms mēs vispār sākam runāt par aizdevumiem, tad būtu jāsaprot, kas vispār ir aizdevums. Un ja mēs skatāmies no tāda tiesiskā regulējuma, aizdevums ir darījums, kur iesaistās vismaz divas puses. Un tātad viena puse apsola un iedot mantu, lietu, kaut kādā daudzumā, tostarp arī naudu. Savukārt otra puse apsola šo mantu un lietas atdot atpakaļ, arī naudu, un tādā pašā daudzumā un tādā pašā labumā. Tātad, principā tāds ir mērķis šim aizdevuma darījumam. Bet mēs praksē bieži redzam, kad tiek jaukti aizdevuma darījumi ar dāvinājumu darījumu. Jā. Un sevišķi tas ir ģimenes ietvaros, ja, dažkārt arī pārklājās, šis aizdevuma darījums pārklājās ar dāvinājuma darījumu. Bet, ja man tā jautā, vai ir jāmaksā nodoklis, vai arī jādeklarē vidā šis aizdevuma darījums ģimenes locekļu starpā, es teiktu, ka nē. Ja, jo aizdevums vispār viņš nav ar ienākumu gūšanas raksturu, tātad viņam ir pavisam cits nolūks kā dāvinājuma darījumam. Tātad es šo darījumu slēdzu ar domu, kad man būs šī nauda jādod atpakaļ. Tad līdz ar to, pieņemsim, ja tēvs aizdod naudu dēlam 20,000 nekustamā īpašuma iegādei. Skaidri mēs zinām, ka tos 20,000 būs jādod atpakaļ. Šī gadījumā nec tēvam, nec arī dēlam nav jāsniedz valsts ieņēmuma dienestam nekādas ziņas un nav arī jāsniedz informācija par fiziskai personai izsniegtajiem aizdevumiem. Jā, tur, kur ir speciāls regulējums, mums ir aizdevuma sadaļā likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Tātad šis nebūs tas gadījums. Un tas arī nebūs ienākums dēlam. Viņš arī nav jārāda gada ienākuma deklarācijā kā ienākums. Tātad, kamēr viens neatkāpjās no šīs prasības, ka man ir jādod atpakaļ šo te naudu, viņš nav ienākums, viņš arī nav jārāda gada ienākuma deklarācijā. Kur tur ir tā atšķirība? Piemēram, ja man mamma aizdod naudu tādā, es tev aizdodu sarunāšanas formā, vai tad tādos aizdevumos, lai tas tiešām ir spēkā, ka tu man atdosi, nevajag kaut kādus līgumus noslēgt savā starpā, jo bez mazā, vai tad nav tā, ka es tev aizdodu, bet bez jebkāda papīra parakstīšanas, tad jau, tas jau tāds,
Bet tas tāda uz goda runu ir, vai kā tas ir? Nodokļu normatīvie akti jau tā neierobežo, nenosaka, kādā kārtībā ģimenes locekļu starpā būtu jāslēdz šis aizdevuma darījums. Bet vismaz tam mērķim uz to pašu naudas ieskaitīšanas dienu, ja, tad būtu tā kā jāsaprot pašam. Jo, redz, ja būs kaut kādas tādas neatbilstības tev ir tavā kontā, ja, tad citreiz jau arī valsts ieņēmuma dienests varēs painteresēties, kāpēc tev ir tāda lielāka nauda ienākusi, ja, un tad arī būs jāsaka, jā, šis ir aizdevuma darījums, un to es saņēmu no vecākiem, vai no tēva, vai no mātes, ja, un tad ir jāpasaka, ka tas ir bijis kā aizdevums, un būtu labi, ja arī viņš būtu korekti norādīts. Jā, es vienkārši domāju, kur aizdevējiem ir drošība, ka tas tiks atdots, ja nav parakstīts kaut kāds, kaut vai tas ir ģimenu locekļu starpā. Tur vai kaut kādu nevajag, ja tie ir, ja tie ir 100 eiro, protams, neviens nekādu līgumu. Mamma aizdod man tur 100 eiro, mamma vai brāli vai māsa vai ko. Bet, kad, kā jūs sakat, 20,000 par dzīvokli, tā tomēr ir liela nauda. Un, ja tev vecāks saka, tas ir aizdevums, kaut kā, man liekas, to vajadzētu tā oficiālāk, ne? Vai vienkārši pietiek, kad maksājumā ir aizdevums, un, piemēram, es kā dēls neatdodu, kā tas vecāks var dabūt to naudu atpakaļ? Īsti nodokļu regulējumā to nevarēs atrast. To noteikti jāskatās ir kādos citos regulējumos, un valsts ieņēmuma dienests nebūs tas, kas izšķirs strīdu. Jums ir svarīgi, ka tas ir noticis, jūs tur iekšā neejat? Nē, Okay. Standarta gadījumā, protams. Tas jau ir juristu darbs. Jā, piekrīt. Kā ir, ja pirmsim vecāki skaidrā naudā aizdod aizdevumus, vai aizdevums var veikt skaidrā naudā ģimeņu locekļu starpā vai draugu starpā? Attiecībā uz šiem darījumiem skaidrā un bezskaidras naudas norēķina veidā likumā par nodokļiem un nodevām ir nosacījums, kad skaidrā naudā darījumus var veikt tikai līdz 7,200. Ja mēs skatāmies no šāda aspekta, ja, tad arī ģimenes locekļu starpā aizdevuma darījumu nevar veikt, ja pārsniedz summu 7,200 skaidrā naudā. Tas var būt arī vienos vai vairākos šajos ieskaitījumos, bet tad jāievēro šo summu 7,200. Virs šīs summas tātad ir jāveic bezskaidras naudas norēķina formā. Par to runā šis regulējums. Un kas ir jāzina, kad fiziskā persona saņem aizņēmumu, piemēram, no uzņēmuma? Jā, likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli ir noteikts atsevišķs regulējums. Ja tātad fiziskā persona aizņems naudu no juridiskās personas, pieņemsim, kapitāla sabiedrība aizdod naudu šai fiziskai personai, tad ir jāsniedz informācija valsts ieņēmuma dienestam. Un ja šī summa gada laikā sasniedz 15,000 un pārsniedz, tad ir jāziņo valsts ieņēmuma dienestam. Ir speciāli strukturēts šis pārskats, ja, tad tur tiks norādīta summa un kam tiek izsniegts šis aizdevums. Un plus vēl, pieņemsim, ja tas nesasniedz 15,000, tad vērtējam arī iepriekšējo gadu, vai tur ir bijis kaut kāda summa, un kopā ar tekošo gadu vai nesasniedz 15,000. Un tad nākošajā gadā līdz tam 1. jūnijam ir jāiesniedz šis pārskats. Pieņemsim, ja kapitāla sabiedrība Dāvim 2025. gadā ir laimīgi aizdevusi 7,000 eiro, šis nosacījums neizpildās. Nav jāsniedz ziņas nekādas valsts ieņēmuma dienestam. Savukārt, ja 26. gadā kapitāla sabiedrība jau vēlreiz aizdos naudu, un tie būs 10,000 eiro, tad tajā izpildās nosacījums, ka kopā par šiem diviem taksācijas periodiem pa gadiem ir šie 15,000 un vairāk. Tad kapitāla sabiedrībai būs jāsniedz ziņas valsts ieņēmuma dienestam sekojošā gadā, 27. gadā, līdz 1. jūnijam par to, ka Dāvim ir izsniegts aizdevums. Jā, šeit bija arī mans nākamais jautājums, kas likās svarīgi, bet jūs jau atbildējāt. Kam ir jāsniedz, kurš to dara, šis uzņēmums vai fiziskā persona, bet jūs jau atbildējāt, ka uzņēmums to sniedz, Jā, informāciju. Tā atbildība gulstās uz juridiskās personas pleciem šī gadījumā. Jā, tātad fiziskai personai, ja pārsniedz šo summu, nekas nav jādara, to izdarīs viņu vietā. Jā, viņai tikai jāuztraucās par atdošanu. Jā. Lai laicīgi tik atdots. Jā, lai neiestātos kaut kādas tiesiskās sekas, kas arī par ko runā likums par iedzīvotāju ienākumu
nodokli par šīm sekām, kas notiek tad, ja fiziskā persona šo te aizdevumu neatdod. Vai fiziskai personai kaut kas mainās saistībā ar nodokļu nomaksu, ja uzņēmums ir atdevis šo te pieprasījumu citam uzņēmumam par aizdevumu atmaksu? Vispārējā gadījumā šo te procesu sauc par tātad cedēšanu, tātad šo te prasījumu tiesības nodot kādai citai personai. Piemēram, ja kapitāla sabiedrība šīs te saistības nodos kādai citai personai, tas vispārējais regulējums mums ir tāds, ka tātad ir jāietur nodoklis, bet to izdarīs kapitāla sabiedrība. Un ja mēs jau šo aizdevumu pielīdzināsim ienākumam, tad nodoklis būs jāietur par šo fizisko personu un par to neatmaksāto summu jāietur nodoklis. Tāds ir vispārējais regulējums. Tā ir tāda nodokļu nenomaksas pretizvairīšanās norma, un kas ir iekļauta arī likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Man liekas, diezgan loģiski, ja tu nemaksā, tad tev nāk klāt kaut kas. Bet saistības tev turpinās. Tātad jāatcerās, tev tikai ir cits kreditors. Saistības tev tāpat, tas tev neatbrīvo no maksāšanas kā tādas. Bet attiecībā uz šo te nodokļu ieturēšanu, tas ir jāņem vērā. Skaidrs. Milzīgs paldies tev, Sandra, arī šoreiz par izpalīdzēšanu. Man liekas, es jau pie tevis vērsīšos ikdienā un ciemošos, jo tik daudz palīdzi mums šim raidījumam, un arī šoreiz došos pie Ievas Liepiņas uz studiju, un viņa jau man pastāstīs vairāk par šo tēmu. Paldies! Uz satikšanos! Paldies tev! Es jau teikšu čau, Ieva, jo mēs jau esam draugi un tiekamies mūsu 15. epizodē. Čau, Dāvi! Man pat sākumā neticējās, ka mēs spēsim visu šo izturēt un sagatavoties. Vai ne? Ātri laiks skrien un esam jau pavasarī. Jā, bet iedomājies, cik cilvēkus tu esi iepazinis un nointervējis. Tas jau arī kaut kas. Ļoti daudz un esam daudz laika pavadījuši kopā un novērtēju katru sekundi. Forši, appusēji. Un šodienas mūsu tēma ir aizdevumi. Vai tu esi kādreiz aizņēmusies naudiņu? Esmu gan. Jā, man liekas, katrs cilvēks, jo arī aizņēmums ir aizņemties no drauga 5 eiro vai, vienalga kāda summiņa, bet tas ir aizdevums. Bet es zinu un ticu to, ka tu varēsi man paskaidrot un arī skatītājiem paskaidrot vairāk par šo tēmu, par aizdevumiem un to deklarēšanu. Aizdevumi ir tāda interesanta lieta. Būtībā ir liela atšķirība, vai tu aizņemies no drauga pie kases 5 eiros, jo tu nevari samaksāt vai pietrūkst. Un cita lieta ir, ja tu aizņemies kaut kādu lielāku summu, ja tu vēlies automašīnu iegādāties vai dzīvokli iegādāties. Un pie tam tu vari aizņemties ārkārtīgi daudzās vietās. Var aizņemties bankā, var aizņemties no draugiem, var arī no mammas aizņemties. Un reizēm tie aizdevumi cilvēkiem rada problēmas, jo mēs nepadomājam par to, kad ir aizdevuma veidi, kad ir jāmaksā arī iedzīvotāja ienākuma nodoklis. Jā, un es vēlējos tev uzdot pirmo jautājumu, kad fiziska persona aizņemas kādu naudas summiņu, kad vide to uzskata par ienākumu, vai tas ir vispār ienākums vai nē, vai tas ir aizdevums, vai kā tur ar nodokļiem, un vai vide redzeslokā ir vispār šādas informācijas? Lai saprastu, vai tev konkrētajā gadījumā ir jāmaksā nodoklis, tas aizdevums jāskatās no vairākām pusēm. Tātad pirmais, kas ir jāsaprot, ir aizdevuma termiņš, uz cik ilgu laiku tu aizņemies. Kuram gan nav kādreiz gadījies aizņemties no mammas uz visiem laikiem? Man katru reizi. Jā, tā tad ir dažādas situācijas. Un pirmais ir jāsaprot, kad ir ilgums, aizdevuma ilgums. Un aizdevuma ilgums arī ir ļoti svarīgs tamdēļ, ka šeit bieži vien cilvēki sajauc vai grūti ir uztvert arī to, kas ir rakstīts kādiem. Cik ilgs tad ir šis periods, kamēr es varu no kāda aizņemties un nodoklis nav jāmaksā. Tātad pirmkārt, kas tev ir jāzina? Mēs šeit runājam par nodokļu maksāšanu tikai par tādiem aizdevumiem, kas ir lielas naudas summas. Un kas ir liela naudas summa, jo, man liekas, katram cilvēkam tā lielā naudas summa ir ļoti atšķirīga. Un tas manā dzīvē ir pierādījies. Kādam 100 eiro ir liela nauda, un kādam 100 eiro ir, kas ir 100 eiro?
Kas skaitās liela naudas summa? Nu, runājot par aizdevumiem, liela naudas summa ir 1500. Tātad līdz 1500 eiro tev vispār ne par ko nav jāuztraucās, un tu vari aizņemties lietot, un no mammas arī varbūt neatdot. Nu, lūk, bet... Nē, tādu summu viņi man pieprasīja tāpēc. No mammas var aizņemties 10 eiro neatdot. 1500 pamēģina neatdot mammai 1500. Nu jā, tā varētu būt. Nu, lūk, bet ar termiņiem ir tā, kad ir pateikts, ka aizdevums ir jāatdod noteiktajā termiņā plus 6 mēneši. Tātad, piemēram, tu esi aizņēmies no drauga lielāku naudas summu, kas ir virs šiem 1500 eiro, un tev ir noteikts termiņš 3 gadi. Tātad šo aizdevumu nepielīdzina ienākumam un nav jāmaksā iedzīvotāja ienākuma nodoklis 3 gadi plus 6 mēneši. Bet arī šeit ir ierobežojums. Maksimālais termiņš ir 5 gadi plus 6 mēneši. Tātad 66 mēneši ir maksimālais. Bet vienmēr vispirms, protams, jāskatās, kas ir līgumā rakstīts, jo tādas lielākas naudas summas nezinu, vai tev aizdos tāpat vienkārši, tāpat būs līgums un tam līdzīgi šis aizdevums būs noformēts. Un tādā gadījumā jāsaprot, ka aizdevuma termiņš plus 6 mēneši, bet ne vairāk kā 66 mēneši. Man ir arī tāds no manas jautājums, vai redzē, un es vispār vēlējos saprast, vai aizdevums skaitās kā ienākums, vai tas nav ienākums, un kādos gadījumos tas skaitās kā ienākums, un kādos gadījumos tas nav ienākums. Jo es to īsti, varbūt es neizprotu šos vārdus līdz galam, ienākums un aizdevums, bet man liekas, aizdevums īsti manā uztverē pašlaik neizskatās kā ienākums, bet varbūt tu vari pastāstīt vairāk par to. Pašā būtībā aizdevums nav ienākums, bet nodokļa vajadzībām ir zināmi apstākļi, kad aizdevums tiek uzskatīts par ienākumu, par ko ir jāmaksā nodoklis. Tādēļ tev ir jāzina tie parametri, kuri ir jāvērtē. Tas jau nenozīmē, ka tam cilvēkam tev kā dāvim nebūs nekad viņš jāatmaksā, bet būtībā, lai saprastu, kad ir jāmaksā nodoklis, mēs vērtējam visādus apstākļus. Un pirmais svarīgākais apstākļus tā tad ir aizdevuma termiņš. Piemēram, šie 76 mēneši ir maksimums, tad tev ir jāsamaksā iedzīvotāja ienākuma nodoklis, jo skaitās, ka tu priekš nodokļa esi guvis ienākumu. Bet varbūt būs pagājuši 80 mēneši un tu atmaksāsi šo aizdevumu, tad būs atkal cita kārtība, par to mēs parunāsim turpinājumā. Bet vēl ir visādi šie nosacījumi, kas jāņem vērā paralēli termiņam, bet termiņš ir pirmā grupa. Bet vēlējos pajautāt, kuros gadījumos aizdevums vispār neskaitās kā ienākums? Tātad, pirmkārt jau tas, ko mēs minējām, kad ir līdz 1500 eiro no vienas personas, tu vari aizņemties. Tas ir līdzīgi kā dāvinājums. Tātad. Jā, ļoti, ļoti līdzīgi, tikai summas, robežsumma. Tas ir tāpēc, ka tu vari tā kā pateikt, ne, tas ir dāvinājums, kāpēc tā ir? Kāpēc tas ir tāpēc, tik līdzīgi? Ka tā skaitās ne īpaši liela summa, ko arī no valsts puses meklēt kaut ko rēķinu. Nav interesanti. Nav arī resursu katrus 10 eiro tagad. Vai tas ir aizdevums vai ne? Jā, protams, arī resursu izlietojumam jābūt ir kaut kādā veidā liederīgam, un es domāju, ka jebkurš ir cilvēks saskāries ar to, ka tev pēkšņi pie kases nestrādā kredītkarte, vai ir kaut kādas lietas, kad draugs nopērk biļeti tavā Protams, vietā. Vai ceļojumiem. Jā, tas ir dažādi. Pilnīgi katru reizi, jo es nezinu nevienu draugu, kurš ceļojumu biļetes katrs pērk atsevišķi, jo var sanākt, ka jums nebūs tās biļetes vienkārši kopā vai viesnīcas. Tas ir pilnīgi normāli. Dažādi gadās. Es pat atceros gadījumu, kad draugs ir pazaudējis maku, aizbraucot kaut kur, un tāpat tu gribēsi palīdzēt, iedos to naudiņu. Tā ir bijis, kad man nozog maku. Ja? Un tie 1500 eiro skaitās, tātad tā ir skaitās neliela summa, ko nav vērts izsekot un tur visu pētīt. Aizdevumi nepielīdzina ienākumam, ja aizdod ģimenes locekļi savā starpā. Līdz 3. pakāpei vai laulātais vai reģistrētais partneris, ar ko ir reģistrētas šīs partneru attiecības, var aizdot jebkādu summu, un tas nepielīdzinās ienākumam, tāpēc, ka jūs esiet ģimene. Tad ienākumam nepielīdzina arī aizdevumus no radiniekiem un līdz 3. pakāpei. Ja šie
šis aizdevums tiek izlietots mācībām vai medicīnas pakalpojumu sekšanai. Tādā gadījumā jābūt dokumentiem un attiecīgi arī, ja šī naudiņa ir šiem diviem mērķiem izmantota, tādos gadījumos arī šo aizdevumu nekad nepielīdzinās ienākumam. Tātad redz, ir arī situācijas, kas ir absolūti loģiskas un kas arī var būt lielākai daļai gadījumu arī šās situācijas arī ir, kad nav šis ienākumam nepielīdzinās aizdevums. Jā. Tā kā mēs iepriekšējās epizodēs esam runājuši par dāvinājumiem un to deklarēšanu, šeit man ir jautājums no ģimenes locekļiem, kad tu saņem aizņēmumu, vai šim cilvēkam arī šis aizņēmums ir jādeklarē? Nē, noteikti nav jādeklarē. Ja tu esi aizņēmies no ģimenes radiniekiem līdz 3. pakāpei, tad šis aizdevums pats par sevi kā aizdevums nav jādeklarē. Bet kādreiz rodās nesaprašana. Vai šis ir aizdevums vai tomēr dāvinājums. Un ja mēs skatāmies no dāvinājuma puses, tad šis ir nodokļiem neapliekams dāvinājums, un ja tas ir 10 000 eiro vai vairāk, tev ir pienākums obligāti iesniegt šo gada deklarāciju. Tātad atšķirība ir tajā, kā tu mutiski pasaki tajā brīdī, vai tas ir no ģimenes locekļiem dāvinājums vai tomēr aizņēmums, jo diži atšķirības nav. Ja tur nav apakšā, protams, līgums ar aizņēmumu un tā, bet ja tev vienkārši mamma ir iedevusi 10 000, tas ir gan kā dāvinājums un gan kā aizņēmums par reizi. Jā, tā robeža ir visai šaura un katrā konkrētajā gadījumā. Tad atcerēsimies arī kādā no iepriekšējām epizodēm runājam par to, kad ir svarīgi nodoms, par to pašu saimniecisko darbību nodoms, kāds tad ir īsti bijis, bet tas ir tāds jautājums, kas noteikti ir filozofējams katrā konkrētajā gadījumā, kad tas varētu būt. Bet dāvi ir vesela virkne gadījumu, kad nevienai no pusēm fiziskām personām nav jādeklarē aizņēmumu. Tas ir tad, ja tu aizņemies no bankas, no līzinga sabiedrības vai no patēriņa kreditētāja. Jā, tāpēc, ka no šīm iestādēm tas viss ir tā jau ļoti juridiski vai ne ar tādām. Tas ir tā pa nopietnu. Jā, tas ir ļoti nopietni, un šiem aizdevumu izsniedzējiem ir savi pienākumi, un tur jau tāpat ir šī uzskaita un uzraudzība, un viss ir kārtībā. Bet vēl viena nianse, ja tu aizņemies no nerezidenta, un ja šis nerezidents, tad viņš nav Latvijas nodokļu maksātājs, un ja viņš nav no Eiropas Savienības vai no Eiropas ekonomiskās zonas valstīm, ja viņš ir no tādas valsts, ar kuru Latvijai nav līgums par dubulto nodokļu aplikšanas novēršanu, vai nav sadarbība šajā, lai apkarotu izvairīšanos no nodokļu nomaksas, tādā gadījumā šim aizdevuma līgumam ir obligāti jābūt noslēgtam pie notāra. Bet man ir tāds jautājums par, piemēram, savā starpā starp ģimenes locekļiem ir šis te veikts aizdevums, kurš atbilst arī kā dāvinājumam. Kur ir kaut kāda drošība šim aizdevējam par to, ka tas ir aizdevums, bet, piemēram, es pēkšņi domāju, nē, man viņu uzdāvināja. Tā kā tur nav īsti drošība, tā ir bez mazliet tāda akla uzticēšanās. Ja tu aizdod savam ģimenes loceklim bez jebkādiem dokumentiem vai līgumiem vai parakstīšanām kādu naudas summu, tas ir bez mazliet tāds, man liekas, muļķīgs darījums, ja tu tā kā to aizdod naudiņu kā aizdevumu, nevis dāvinājumu, bet tas ģimenes loceklis tev var pateikt, viņš man uzdāvināja. Pierāda, ka tā nebija. Protams, tā ir, bet tās jau ir civiltiesiskas attiecības. Tas ir attiecības atkal mantojuma jautājumos. Teiksim, ja tev šis ģimenes loceklis, kurš aizdeva šo naudu, būs miris, vai tur atkal kaut kādas tādas, protams, tādas situācijas var veidoties. Jo man liekas, ja es aizdotu ar nodomu aizdot kādam savam ģimenes loceklim naudu, es nekad to nedarītu tāpat vien. Es noteikti, es nezinu, kā tas notiek, vai pie notāra, vai sagatavot kaut kādu līgumu, ka tas ir aizdevums, jo tad man arī liekas, tam, kas saņem to naudiņu, ir pienākums atdot, ja tas ir zem līguma. Bet ja es vienkārši iedodu, pasaku, tas ir aizdevums, tad man būtu tāds, es dodos tā zem. Jā, protams, arī ģimenes locekļu starpā tos darījumus nopietni vajag apdomāt. Un šeit sākas sarežģījumi. Tad kurš maksā iedzīvotāju ienākumu nodokli un aizņēmējs vai aizdevējs? Šis process arī nav pavisam tāds vienkāršs. Tātad tu vari aizņemties pirmkārt naudu no fiziskas personas. Ja tu aizņemies naudu no fiziskas personas, tad par nodokļa samaksu esi atbildīgs tu pats.
Ja, tātad tu esi aizņēmējs, tevs pienākums ir, ja šī summa pārsniedz 15,000 eiro, šo summu arī deklarēt valsts ieņēmuma dienestā, sekot līdzi saviem termiņiem un nodokli maksā tu. Savukārt, ja tu esi naudiņu aizņēmies no saimnieciskās darbības veicēja, tas ir no kaut kādas sabiedrības ar ierobežotu atbildību. Esi aizņēmies naudu no fiziskas personas, kura veic saimniecisko darbību. Tev jau naudu var aizot fiziska persona kā saimnieciskās darbības veicējs. Tādā gadījumā par nodokļa samaksu var būt situācija, kad ir atbildīgs tas, kurš tev izsniedz aizdevumu, vai esi tomēr atbildīgs tu kā saņēmējs. Un te pat fiziska persona ikdienā to vienkārši nemaz nevar konstatēt, kurš tad būs atbildīgs, jo izsniedzējam, kas ir, piemēram, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, ir jābūt atbildīgam par nodokļu samaksu tādā situācijā, ja nav ievērota virkne no nosacījumiem, kas likumā ir paredzētas. Tātad šie nosacījumi ir jābūt noslēgtam rakstiskam aizdevuma līgumam, aizdevumu izsniedz bezskaidras naudas veidā, izsniedzējam nedrīkst būt nodokļu parādi tanī brīdī, kad aizdevums tiek izsniegts, un vēl virkne nosacījumu, kas ir jāievēro. Ja šie nosacījumi ir ievēroti, par nodokļu samaksu esi atbildīgs tu kā fiziska persona, kas ir saņēmis. Ieva, un kā tiek aprēķināts šis te nodoklis no aizdevumiem, un kā tas notiek? Vai katru gadu ir viena tā schēma, vai viņa mainās, un kā, piemēram, būs par 2025. gadu? Šeit, runājot tieši par pašu aprēķināšanu, arī ir dažāda pieeja atkarīgā no tā, kurš ir atbildīgs par nodokļa samaksu. Ja par nodokļa aprēķināšanu un samaksu ir atbildīgs aizdevuma izsniedzējs, respektīvi sabiedrība ar ierobežotu atbildību, tādā gadījumā fiziskai personai izsniegtā naudas summiņa būs neto summa, un šis nodoklis tiks aprēķināts virs šīs summas. Savukārt no fiziskas personas puses, ja tu esi saņēmis kaut kādu summiņu un esi atbildīgs par šo nodokļa samaksu, tad tev šī aizdevuma summa būs bruto summa, un tu no šīs summas rēķinās. Un vislabāk to raksturo konkrēts piemērs. Piemēram, ja ir aizdevuma summa 2000 eiro un par nodokļu samaksu ir atbildīgs tas, kurš izsniedz aizdevumu, respektīvi šī sabiedrība ar ierobežotu atbildību, tad nodoklis tiks aprēķināts virs šiem 2000 eiro. Savukārt, ja tev būs izsniegti 2000 eiro un tu būsi atbildīgs kā fiziska persona par samaksu, tad tur 2000 eiro reizinās ar nodokļa likmi, kāda tajā brīdī būs spēkā. Tev maksāšanas pienākums iestājās tikai tad, ja tu saulaicīgi nenokārto šīs saistības. Un ja tu nokārto, tad šis viss neatiec uz tevi. Bet dāvi ir vēl sarežģītāk. Šodien ir tāda tēma, kas man bišķiņ ir sarežģīta. Es tiešām nekad neesmu ņēmis tādas aizņēmumus. Es to uzskatu tā kā paldies Dievam, ka man nav bijis tāda vajadzība. Bet, jā, manuprāt, diezgan tā sarežģīta. Ja tu nepārzini to visu tā kārtīgi, tad tu vari iebraukt diezgan lielās auzās. Tāpēc man liekas super forši, kad mēs izveidojam šo raidījumu. Un es tiešām iesaku visiem skatītājiem, kam ir kaut kādas aizņēmuma saistības, šo nostīties, jo tas, man liekas, ir ļoti... Man tas liekas, tagad klausoties tevī, man tas liekas ļoti noderīgi. Kad īstenībā tie aizņēmumi nemazam nav tā, es aizņemos un viss. Tik vienkārši nav, bet man galu galā tev ir ļoti laba ziņa. Ja tu nokavēsi šo samaksas termiņu aizņēmumu un neatmaksāsi laikā, samaksāsi nodokli, tad tev ir iespēja šo nodokli pēc kaut kāda laika atgūt. Vai tu to zināji? Nē, to es nezināju. Šo nodokli var atgūt tajā brīdī, kad tu tomēr aizdevējam aizdevumu atmaksāsi. Tādā brīdī tu vari iesniegt savu gada ienākuma deklarāciju, precizēt un atgūsi šo nodokli savā kontā. Un runājot par nodokļu likmēm, par 25. gadu no aizdevuma summas, ja tā ir apliekama ar iedzīvotāju ienākuma nodokli līdz 105 300 eiro, ir jāmaksā 25,5%, ienākuma nodoklis virs šīs summas 33%, jo tā ir progresīvās liksmes piemērošanas bāze. Un te ir viena nianse, ja aizņēmējs fiziska persona ir bijis aizdevuma izsniedzēja darbinieks, valdes loceklis, respektīvi amatpersona uzņēmumā, tādā gadījumā neatmaksājot šo aizdevumu saulaicīgi, ir jāmaksā vēl papildus iedzīvotāja ienākuma nodokļa
likme 22% apmērā. Tas ir tāds kā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nosacīts kompensēšanas mehānisms. Tātad tev nodoklis faktiski būs līdz tiem 105 300 eiro 25,5% plus 22%, kas kompensē valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Tātad tā likme kopumā būs diezgan liela. Ieva, kurš un kad vispār Vidam valsts ieņēmuma dienestam iesniedza paziņojumu par šo aizdevumu? Ja aizdevuma ir izsniegusi juridiska persona un aizdevuma summa ir 15,000 eiro un vairāk, tādā gadījumā šo paziņojumu iesniedz šis aizdevuma izsniedzējs juridiska persona līdz nākamā gada 1. februārim. Tātad tas ir termiņš, kad viņam ir jāiesniedz un jāpaziņo visi savi aprēķini, kādos gadījumos arī šis fiziskā persona būs atbildīga par nodokļu samaksu. Šim izsniedzējam šis paziņojums ir jāiesniedz. Savukārt, ja aizdevumu izsniedz savā starpā divas fiziskas personas, tad šo paziņojumu par saņemto aizņēmumu iesniedz nevis aizdevējs, bet tas, kurš naudiņu ir saņēmis. Tātad ir svarīgi, kurš ir aizdevējs. Ja aizdevējs ir juridiska persona, tad paziņo aizdevējs. Ja aizdevējs ir fiziska persona, tad paziņo saņēmēja puse, respektīvi tas, kurš šo aizdevumu ir saņēmis. Sarunā ar Vidu pārstāvi es iepazinos ar jaunu vārdu un procesu cedēt. Vai vari paskaidrot, ko nozīmē šis process un kā tas notiek, ja aizdevums tiek cedēts? Tā ir tāda interesanta procedūra, kur ir paredzēta likumā, kad aizdevuma izsniedzējs savu tiesību prasīt aizdevumu atmaksu nodot citai personai. Piemēram, Ieva izsniedz aizdevumu Dāvim, bet es vairs negribu ar Dāvi ķēpāties un šo aizdevumu atprasīt, un es viņu pārdodu Signei par kaut kādu naudu. Signe man samaksā, un turpmāk tev prasītājs, atprasītājs naudas būs nevis Ieva, bet Signe. Šo procesu sauc par cesiju. Tās ir tās, ka, piemēram, tu kaut ko nesamaksā laikā, un tad... Kā to sauc tās iestādes? Pilnīgi pareizi tu domā, tas ir parādu piedzinēji. Parādu piedzinēji. Jā, kas nodarbojās ar šo biznesa veidu. Jā, tas ir tieši tā pati cesija. Kāpēc tu noteikti dzirdēji par šo vārdu? Cedēt. Tas ir tamdēļ, kad cesijas brīdī apstājās visi nosacījumi, ko mēs iepriekš runājām, un cilvēkam šis aizdevuma summa kļūst apliekama ar ienākuma nodokli. Un kaut kāda procenta klāt ir kaut kas tāds dzirdēts, vai tas ir kaut kas cits? Jā, tas ir papildus lietas, nemaksāto procentu radītais ienākums. Tātad, ja par šo aizdevumu tu neesi maksājis, vai tev nav jāmaksā, vai tu maksā pārāk mazus procentus, tad arī šis uzņēmums, kurš tev izsniedz aizdevumu, var sarēķināt šos nesamaksātos procentus un arī iesniegt paziņojumu ieņēmuma dienestam. Savukārt, ja Ieva aizdod Dāvim, mēs esam divas fiziskas personas, šeit procenti nav vispār. Mēs varam aizdot ar 0% un mums nekas nevienam nav jāpaziņo. Tātad, mīļie skatītāji, ja jums ir parādi piedzinēji ziņas no viņiem, tad tavs aizņēmums ir pārdots. Un, Ieva, vai tev ir kaut kas sakāms tāds kopsavilkums par deklarācijām? Galvenais, ka cilvēkiem būtu jāatcerās, pirmkārt, kad parādi, jeb šie aizņēmumi ir jādeklarē tikai tad, ja šajā 31. decembrī tava kopējā aizņēmumu summa no vienas personas pārsniedz 15,000 eiro, tikai tad tev ir jāiesniedz šī deklarācija, ja tev ir pienākums to deklarēt. Un svarīgi ir saprast, ka varbūt šajā gadā, 31. decembrī, tev būs tikai 9,000, tev nekas nav jādeklarē no vienas personas, ja esi aizņēmies. Savukārt, nākamajā gadā tu varbūt būsi vēl paņēmis aizņēmumu klāt, un tev jau būs 20,000. Tātad nākamajā gadā tev viņš būs jādeklarē. Tātad visu laiku jāseko līdzi savam parādu atlikumam. Sarežģīti. Tas viens vārds man nāk prātā par šo tēmu diezgan sarežģīti. Bet ir izdarāms. Jā. Labi, Ieva. Šī tēma ir priekš manis diezgan sarežģīta un ar ko es tiešām ikdienā nesaskaros. Tāpēc šī bija tāda
Jā, priekš manis diezgan tāda putraina tēma, es tā teiktu, bet, manuprāt, mēs tikām galā ļoti labi, un es izpildīju savu darbiņu ļoti labi, un kopā ar kopīgiem spēkiem mēs, man liekas, to kaut kādā ziņā vienkāršojām. Nu, šoreiz gan esmu tevi nomocījis, tā izskatās, bet ceru, ka mēs ar savu darbošanos daram pasauli labāk un vienkāršāk saprotamu. Jā, un jau pavisam drīz tiksimies mūsu nākamajā epizodē, 16. epizodē, kurā mēs aprunāsim kādu citu tēmu, kas ir saistīta ar nodokļiem. Tiksimies nākamreiz. Tiekamies nākamajā epizodē.